Tā, birstis man ir divas. Tādu pavisam mīksto es neatradu. Man bija tāda mīksto ar tādiem puķīšiem iekšā. Un šāda te vienkārši ar cietajiem sariņiem. Un tātad mīksto limfai. Vienmēr aktivizēju plaukstu centrus sākot. Un tad te vienmēr locītavas ļoti skatos caur locītavu, lai nāk. Un vienmēr nopēc iekšā padusītē. Iekšā padusītē. No visām pusītēm. Katru pirkstiņu. Dievs, kā man patīk katru pirkstiņu. Tāpat otru rociņu. Un pēdiņām. Arī tā tad paņemu pēdiņu. Man patīk viņu iestiep, lai es varu aktivizēt no centra. Es ar to birsti aktivizēju centru. Aiziet limfas plūsmas. Tad šos te spilventiņus pieturot pirkstus. Un tad uz pirkstiņiem. Kā man patīk tāda brīvojuša sajūta. Un sensritē. Papētīti. Un tad no pēdas iekšpusītes šeit. No pēdas iekšpusītes sāku laist. Un tad pirkstiņus. Katru pirkstiņu. Man patīk šāda brīvīšā sajūta. Katru pirkstiņu. Tā. Redz kājiņu. Katru pirkstiņu. Un šeit ārmaliņu. No ārmaliņas. Tad ārmaliņa pēdiņai. Reku ņem no mazā pirkstiņa ārmaliņu gar potīti. Un arī tad ņemu no pirkstiņiem te augšpusīti. Celīti, gar celīti. Un tad aizmugurīt un iekšā visus iekšā ceļa locītavā. Šeit iekšā. Iekšā ceļa locītavā. Un no ceļa locītās arī vienkārši uz leju nāku. Šeit kājas pagroz dažādos virzienos. Šeit gar celīti. Ļoti slēdinās šī vietiņa celīti. Limfa, protams, lai nav celīti. Iekšmaliņa šo te vietiņu īpaši. Tā šo te iekšmaliņai. Tur mums parasti sakrājās. Un laižam līdz cirksnim tātad. Droši. Apakšiņa kājiņa. Tad pamasējam. Tik, cik jums tā komforta sajūtiņa. Šeit pagrozot kāju tātad. Es ņemu atkal no iekšpusītes. Limfas plūsmas. Un tad vienalga pamainu tos virzienus. Un saliecu kāju. Pagriežos gurniņu. Lai te tā gurna līnija smuka aiziet. Visos virzienos. Un viss nāk uz cirksni. Tad viss kustības aiziet uz cirksni. Jo šeit ir, kur ir cirksnis, ir galvenie limfmezgli. Rokām uz padusīti, bet vienmēr arī pievēršam uzmanību locītavām. Sākam no plaukstas un locītavas. Un tad tālāk. Šī man ir mīļākā birste. Ar šo man patīk tādu. Es ņemu maigi tai plaukstiņā iekšā tiem sariņiem. Es tā kā izjūtu katru spilventiņu un katru saitīti dziļāk. Viņš izmasē visus tos sastāvējušos punktus. Tā varētu teikt. Tad arī īpaši šos spilventiņus un uz pirkstiņiem. Uz katru pirkstiņu. Tad pa augšpusītes arī eju gar katru saitīti. Šeit, lai notiek plūsmas, bet to spiedienu tādu maigu. Un tad šo te
kur nāk tas spilventiņš no mazā pirkstiņa, sagriežot roku. Un šeit, šis muskulīts parasti noguris ir, šis kaut kas ar rociņu ir jātur. Un tad man patīk šo muskulīti, tad es izmasēju, aktivizēju, un tad atliecot plaukstiņu, iekšpusīti. Un tad šeit, lai nav rociņu, tas celulīts, lai tās vietiņas paliek smukas, un tad, neredz rociņu, šo te, un ejam uz padusīm, tad to aizmugurīt ar rociņai. Un arī visu iekšā padusītēs, no šīs pusītēs. Un tad paņemam šo te lielo muskuli ar lāpstiņu. Arī atbrīvojam, lai mums iestiepjās, lai ir tas, ka mēs to roku tur varam uz augšu izstiept, tad šo te lāpstiņu, un tad pēc tam no muguras lāpstiņas uz augšu. Šo birsti man patīk ļoti to viduklīti dabūt, smuko slaidu. Tad es ņēmu šo te līniju, ko es mācīju masāžā viduklīti. Varam sākumā ar rokām, tad nedaudz iegriežam un ejam ar rokām. Tā, šeit to starp ribakaulu un ejam te iekšā. Un tad es eju ar birsti šo te viduklīti. Viņš slaidina viduklīti. No vienas pusītes, no otras pusītes. Un tad šo te līniju, kas nāk šeit iekšā iegurnītī, ejam no viduklīša starp kauliņiem un iegurnītī. Un, lai man āda savalkās, es viņu vēl pamasēju vidusdaļu un apļveida kustībā. Pēc tā lielā svara ādiņa, lai labāk savalkās uz puncīša. Es tad pamasēju šos, bet ļoti, ļoti saudzīgi to puncīti. Sākumā ejam no sāniņa un gar to kauliņu. Šis ļoti slaidinās to viduklīti. Tad slaido viduklīti taisam. Tā veidā. To masāžiņu. Hops. No viduklīša un iekšā. Pēdiņām. Ar šo te birsti es kaifoju. ļoti. Man šī masāža. Pēdu masāža, tas ir pats labākais. Viņš paņem tik dziļi, tik super ambrīvi. Tad atkal iestiepjot spilventiņi. Katru pirkstiņu. Pieturot īkšķīt, vairāk īkšķīt un šo spilventiņu. Un tāpat tās, kur šo te iekšmaliņu. Un tad arī katru saitīt. Kā viņš palīdz atbrīvot, lai būtu tā elastība. Nu, to ir ļoti grūti vārdos aprakstīt. Tā. Tiešām, lai tā būtu šo te pēdas elastību, viņš atbrīvo tur iekšā katru to saitīti, kas ir. Un tad mēs izmasēju šeit, izjūtot, tur starp kauliņu, tur starp saitītēm iekšā tās muskulītes, celītim, šo te gar celīti, to līniju. Paskatāmies, paejam dziļā, pamasējam to lielo muskulīti gar kaulu. Un, protams, pašu lielo muskulīti. Vajadzētu atbrīvota pēdiņa. Tas dabīgi iet. Tad lielo muskulīti. Dzēt. Un ejam iekšā locītavā saudzīgi. Un tad no locītās kājas šo te daļu. Nu, šie ir mega tie vingrinājumi. Tie, kas palīdz ļoti slaidināt kājiņas, lai nav celulītes, lai āda savalkās. Bet galvenais ir elastība. Es viņu darīju muguriņas elastība
lai kājas nav stīvas, lai es varu no rīta pakustēties, iekustēties. Tad es ņemu šos te visus muskulišus un šādi te izmasēju pati no rītiem. Un vakaros, lai nav visa dienas spriedzi iekšā, arī ņemam un izmasējam. Skaistai, stingrākai ādai, kājām. Bet galvenais ir elastība. Un arī tāpat to aizmugurī kā ar sausu un ejam iekšā visu uz cirksni. Šeit to muskulīti ejam visu uz cirksni. Augšējā muskulīti lai nav lielais muskulītis, lai nesakačājas no kājas. Tad tas lielais muskulītis, lai nav. Tad viņa smuka, lai viņa būtu tā līnija slēdāk uz gurniņa. Tad to gurniņu es paņemu šeit, pamasēju, lai ir skaistāk tā līnija pārēj, kā saka. Un vēlreiz to lielo muskulīti un uz cirksni. Pašās beigās, protams, ir ideālā veidā atkal izparināt kājiņas. Jādabrīvot, purinam. Un laižam plaši, lai tas cirksnis, lai tur ir tā asinsrite. Tas ir visai sieviešu sistēmai, bet šīs te locītās, kas iet uz cirksni, kājas elastībā vienalga, cik viņas būs plašas, šauras, cik jums ļaujās tā elastīga. Vienkārši pret sienu, ja jūs paturēsiet, atstutēsies, cik jums ļaujās, vienalga brīvi, bet ir jādabūj šī brīvā sajūta. Visu laiku kustina pēdiņas, lai viņš dabīgi brīvi. Un tikai pēc tam mēģinām kaut ko, es tad taisu kakla vingrinājumus. Tad es taisu, kakla vingrinājumus pāri gultas malai. Nu tā. Baudam, priecājamies. Lai super elastība un veselība.